kā jūs šo varētu tulkot? Pa kalniem un lejām, ne? Lūk, šāda ir mana emocija, kad runa ir par pieejamo finansējumu atjaunošanas jomā un vispār aktivitātēm. Ja? Tad hop, 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 viņš parādās, ātri piesakās, hop, 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 viņš pazūd lejā. Ja? Vai tas tā ir? Tas ir viens jautājums, vai varbūt ka tā ir tikai tāda šķietamība. Un par citiem dažiem aktuāliem jautājumiem es lūgšu Altuma energoefektivitātes programmu departamenta vadītāju Ivu Verzemnieces kundzi. Lūdzu. Mēs jau visu zinām par 15 minūtēm. Paldies. Jā, mēs visu zinām par 15 minūtēm. Labdien, godātās dāmas, kungi. Jā, Altuma un daudzdzīvokļu māju programmas atbalsta mehānismi Latvijas daudzdzīvokļu mājām un arī Latgales mājām. Un nevaru nepiekrist. Un to jau arī Mārtiņš savā prezentācijā un Signe minēja par to, ka līdz šim pieejamais finansējums daudzdzīvokļu mājām no Eiropas Savienības fondiem ir bijis tāds ciklisks, kas rada saspringtas sajūtas ne tikai iesniedzējiem un daudzdzīvokļu mājām, bet arī pašam Altumam, un arī būvniecības segmentam Altumam. Tas ir tāpēc, ka ir jāspēj tādā īsā periodā apstrādāt ļoti daudz dokumentācijas un projektu pieteikumu. Principā tas ir sloks visām pusēm. Un tajā brīdī, kāpēc tik garš ievads? Tāpēc, ka man patīk parunāt, bet tā lieta ir tāda, tad, kad man uzaicināja šo pasākumu, es saku, jā, es braukšu, stāstīšu par energoefektivitātes programmas Latgales sadaļu, kas mums ir vienīgā atvērta. Un nesagaidot šodienu, 9. janvārī šo programmu mēs aizvērām. Jo mēs saņēmām no Latgales nebijušu skaitu aktivitāšu projektu, un šī programma ir aizvērta Latgalē. Līdz ar to es pastāstīšu jums par to, ka šobrīd daudzdzīvokļu māju vispārējai un kompleksai atjaunošanai finansējums Altumam nav pieejams. Bet mums ir vēlēšos jūs iepazīstināt ar jau vairākas reizes, daudz, kur esmu to minējusi, remonta aizdevuma programma, kas ir pieejama joprojām daudzdzīvokļu mājām, bet tur nav šīs te dāvinājuma aspekts iekšā. Tad visu pēc kārtas. Tātad par Latgales reģiona līdzinējo aktivitāti daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā. Es savā pieredzē, un jau būs 6 gadi, kopš esmu Altuma, principā esmu līdzās stāvējusi 3 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmām, kas ir finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem. Un principā tās ir šīs daudzdzīvokļu māju programmas saīsinājums ir DME. Ir pirmā programma ar 200 miljoniem, otrā programma, kuru mēs šogad līdz gada vidum pabeigsim, un ir trešā programma, kurā pagājušā gadā kā uzlecošā zvaigzne parādījās pie debesīm un diezgan ātri norietēja, jo principā tā visai Latvijai tā iespēja iesniegt savus projektus daudzdzīvokļu mājām beidzās diezgan ātri. Bet ja mēs runājam tieši par Latgales reģionu, tad mēs skatāmies uz šo programmu, kas bija no 14. gada, un tika pabeigta līdz 23. gada beigās, tad Latgales reģionā tika realizēti 24 projekti. 24 projekti, kas principā bija 3% no kopumā programmā realizētajiem projektiem. Daudz vai maz, noteikti maz, un nepavēlti mēs esam šeit un par to runājam. Varbūt paraksturojot šos 24 projektus, tad no 24 projektiem 15 projekti bija Rēzeknē, kas izpelnījās arī valsts kontroles uzmanību attiecībā uz izmaksu apjomiem. Nākamajā programmā, kas salīdzinoši mazākā finansējumā apmērā bija, tie bija 57 miljoni eiro no atveļasaļošanās un noturības mehānismu programmu, un kā jau es teicu, jāpabeidz šī gada vidū, un tas ieviešanas periods arī salīdzinoši īsts. Mēs saņēmām tikai 4 pieteikumus no Latgales reģiona. 2, ja nemaldos, bija tieši arī no Rēzeknes, 2,94% no kopā
programmā realizētajiem projektiem. Nu, un tad nāca šī trešā programma, kas tika atvērta pagājušā gada 3. aprīlī. Šajā programmā no Latgales plānošanas reģiona mēs esam saņēmuši 78 pieteikumus. Šajā programmā bija izdalīta īpaša aploksne, finansējums Latgales plānošanas reģioniem, 10 miljoni eiro, kas bija domāti un plānoti mazāka mēroga un apjoma energoefektivitātes projektu realizācijai Latgalē, ko nozīmē mazāks mērogs, tātad zemākas ambīcijas un mērķi attiecībā uz primārās enerģijas ietaupījumu. Un tātad Latgales plānošanas reģionā daudzdzīvokļu mājas varēja plānot mazākus projektus, paredzot enerģijas ietaupījumu 10 līdz 29%. Sākumā šī programma, kad mēs atvērām, šī kabatiņa ļoti lēni tika apgūta. Un pirmajos mēnešos es teiktu, ka no aprīļa līdz augustam šajā programmā tika iesniegt uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi projekti, bet tad viņi sāka birt un sāka birt iekšā, patīkami birt, tā, ka mēs 9. janvārī mums nācās šo te programmu slēgt, un diemžēl vairs nevienā programmā iekš šīs te daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas projekts vairs nevar iesniegt. Tā nedaudz paraksturojot šos te 64 Latgales reģiona aktivitātes projektus, tad viennozīmīgi visaktīvāks projektus ir iesniegusi Daugavpils pilsēta, 31 projektu, tālāk seko Augšdaugavas novads ar 19 projektiem un arī Ludza ar 7 projektiem, visiem pārējiem ir mazāk. Bet ja tā mēs paskatāmies uz šo kopējo finansējumu apjomu, kas ir tā 200 tāda kārtīgi vairāk 400 miljonu eiro, tad no Latgales ir iesniegti 106 projektu kopumā, kas sastāda nedaudz vairāk kā 9% no visu kopā programmās realizētiem projektiem. Daudz vai maz spriest mums pašiem un jums, bet šķietami ir rūme, kur aktivizēties un kur iesniegt. Tikai jāgaida nākamās programmas, jo šobrīd, ja jūs un Jānis prasīs, kur tad var iesniegt projektus, tad es šobrīd teikšu, ka šobrīd reālu un izstrādē esošu papildus vai jaunu programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei nav. Ja, un šobrīd tas, ko mēs aicinām, tomēr runāt ar dzīvokļu īpašniekiem par šādu projektu realizāciju, jo skaidrs, ka tuvākā nākotnē un gadu perspektīvā šāds finansējums daudzdzīvokļu mājām parādīsies. Protams, jautājums ir par nosacījumiem šajā programmā, bet noteikti šīs te dāvināja elements programmā būs. Vai tik dāsns, kā šajā te 3. programmā daudzdzīvokļu māju, par to, protams, šobrīd spriest būtu pāragri. Bet, ja tomēr daudzdzīvokļu mājā šobrīd ir jau tūlītēja problēma, kas ir jārisina, un jārealizē projekts, piemēram, jumts, caurs vai ir vēl kādas problēmas, kas šobrīd traucē normāli dzīvot mājā un mājas eksploatāciju, tad šobrīd tas, ko mēs varam piedāvāt, ir daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums. Kā es teicu, tad iepriekš šobrīd šajā programmā nav šī dāvinājuma elementa, šis ir aizdevums daudzdzīvokļu mājai, dažādu remontu darbu veikšanai pašā mājā. Un jāteic, ka arī šajā programmā, kura ir atvērta no 2022. gada, aizdevumus tieši no Latgales plānošanas reģiona mēs esam saņēmuši tieši 9 projektus, jeb 1,6% no iesniegtajiem projektiem. Tāpēc es izmantojot šo iespēju vēlos jūs iepazīstināt vēlreiz un atkārtot par to,
kādiem mērķiem var saņemt šo te aizdevumu un kādi ir nosacījumi mājai, lai šo te aizdevumu saņemtu. Protams, šādus te darbus noteikti māja var veikt, izmantojot savu uzkrājumu, vienoties un kaut kādā ilgtermiņā uzkrāt līdzekļus un tad realizēt, bet ja tas ir neatliekams darbs un grib jau baudīt ērtības jau tagad, tad varbūt šis te remonta aizdevums ir tas instruments, kā šo te vēlmi realizēt. Tātad aizdevumu var saņemt jebkādiem mērķiem, kas ir saistīts ar daudzdzīvokļu mājas iekšējām konstrukcijām, norobežojošām un koplietošanas telpu, būvdarbiem, ārsienām, lūgu nomaiņai, pat liftu nomaiņai vai modernizācijai, starp citu. Tie pāris projekti, kas ir norealizēti Latgalē, es zinu, ka Daugavpilī arī liftu maiņu nofinansēja ar šo te remonta aizdevumu atbalstu. Tāpat arī apkārtējās infrastruktūras sakārtošanai daudzdzīvokļu mājā ir pieejams šis te remonta aizdevumu finansējums vai jebkādai labiekārtošanai, kas saistīts ar stāvlaukuma izbūvi vai uzlabošanu vai bērnu rotaļlaukumu vai jebkas, kas ir saistīts ar šo te daudzdzīvokļu māju un pieguļošo teritoriju. Arī tehnisko dokumentāciju nākotnes energoefektivitātes projektam var finansēt ar šī te remonta aizdevuma līdzekļu palīdzību. Kādi tad ir nosacījumi šim te remonta aizdevumam? Lai saņemtu remonta aizdevumu Altumā, ir noteikti jāsaņem ir jāvēršās vispirms Komercbankā, kādā no Latvijas komercbankām, un jāsaņem atteikums, tikai tad Altum var finansēt šo te projektu. Minimālā aizdevuma summa ir 10 000 eiro. Maksimālā principā ir ļoti, ļoti liela, un man es pat neatceros, bet viņa ir tādā miljonos. Aizdevuma termiņš ir 20 gadi, un procentu likme ir fiksēta uz visu aizdevumu termiņu, un tie 3,9%. Tur nav klāt nekādi eiribori vai mainīgās likmes. Tā ir fiksēta, un principā runājot ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, jau virzot viņus uz lēmumu, viņi jau zinās, cik viņi maksās par kvadrātmetru šī te visa aizdevuma termiņa laikā. Jāteic to, ka pēc prakses šobrīd mēs redzam to, ka tas vidējais aizdevuma termiņš, kam ņem aizdevumus, ir uz 15 gadiem. Bet šīs te fiksētās likmes un fiksētais maksājums ir tā lieta, ko daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji novērtē visaugstāk, jo tā viņi var nodrošināties no kaut kādiem cenu kāpumiem, vismaz aizdevuma summa ir fiksēta. Un gadījumā, ja kāds dzīvokļu īpašnieks vēlās šo te savu daļu dzēst ātrāk, tad, protams, viņš savu aizdevumu daļu, kas attiecās uz viņu dzīvokli, atbilstoši dzīvokļu kvadrātmetriem, var dzēst arī ātrāk nost. Aizdevumu pieteikumu iesniedz Altumā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, juridiska persona, biežākie gadījumi, tātad tas ir apsaimniekotājs vai dzīvokļu īpašnieku biedrība. Šobrīd noteikti plānā ir tas, ka aizdevumu pieteikumus varēs arī iesniegt dzīvokļu īpašnieku kopības, bet lai tas varētu notikt, mums ir nepieciešama veikt attiecīgi grozījumus attiecīgos ministra kabineta noteikumos, kas ir ķīlā. Šīm aizdevumam tā ir komercķīla uz naudas plūsmu, tātad netiek ieķīlāts nekāds nekustamais īpašums vai dzīvoklis vai zeme, lai šo te aizdevumu saņemtu. Kas ir daudzdzīvokļu māja, šī remonta aizdevuma programmas ietveros, tad tā ir daudzdzīvokļu māja, kurā ir vismaz 2 dzīvokļi. Un svarīgs nosacījums arī ir tas, ka mājai ir jābūt labai maksāšanas disciplīnai. Nedrīkst būt pēdējā gada laikā kavēti maksājumi vairāk kā 10% apmērā no izrakstītiem rēķiniem. Tad, ja mājai ir šie te
nosīt kavētie maksājumi mazākā 10%, tad viņi kvalificējās noteikti šī remonta aizdevuma programmas finansējuma saņemšanai. Paldies. Paldies. Jā. Es pieņemu, ka man ir jautājumi. Jā, tagad ir jautājumi. Un kā man darīt to mani jautājumu, kas tev teica pēdējo vai tagad? Kā tu gribi? Aiziet. Ieva, kad liek mērķis, tad liek tādas ļoti augstas pareizi. Tad pat izpildot 30%, tas ir vairāk nekā zemes mērķis, kad uzstāda. Tagad automā ir 2 miljārdi eiro. Vienkārši. Uz mirkli iztēlojieties 2 miljārdus vai 3 pat. Ņemsim 3. Viņi ir automā. Kā tu domā, kā uz to reaģētu tās 96 no katrām 100 mājām Latvijā iedzīvotāji proti? Uz to, ka ir tik daudz, ka gandrīz visi var tikt galā. Kā viņi priecātos? Labi, bet pārvēršam to te emociju kādā darbībā. Proti, es gribu pajautāt tev, vai tev ir sajūta, ka tieši tas naudas trūkums ir tas, kas tā kā brīžiem kavē šo te cilvēku aktivitāti uz atjaunošanu? Cikliskums kavē aktivitāti, viņš bremzē to aktivitāti, jo mēs it kā ieskrienamies, un tad atkal mums nākās apstāties, jo skaidrs, kad arī mēs piedalāmies informācijas pasākumos, pašvaldības aktivizē, un būtu forši, ka tā programma būtu visu laiku vaļā. Es domāju, ka tie 2 miljārdi būtu, sākam, mums nav visiem pietiks, nesprintojam, vienkārši darām. Ja? Okay. Es domāju, ka būtu tāda reakcija. Mēs jau varam kopīgi uz Signi paskatīties. Viņi tomēr no Eiropas komisijas. Signi, ko? Es uz viņu skatījos visu līdz šurpceļu. Šurpceļu ar tādām acīm, jā? Tad varbūt mēs visi varam uz Signi paskatīties, izmantot šo te iespēju. Mēs zinām, kur ir jāmeklē tā nauda, vai ne? Tas ir viens. Daži nopietnāki jautājumi. Bet es gribēju tomēr piebilst arī to, kad tu ne tikai uz Signi ir jāskatās, bet arī ir jāveido kaut kādi vēl papildus nacionālie finanšu instrumenti daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei. Tur uz ministriju jāskatās, jā. Es skatos tajā virzienā. Un tad man ir jautājums nopietnāks. Priekšnosacījumi veiksmīgai projekta realizācijai tādās punktiņos. Es domāju, ka svarīgākais priekšnosacījums ir mājas iedzīvotāji, motivēti mājas iedzīvotāji. Ja viņiem būs pareizā izpratne par mājas atjaunošanas priekšrocībām, tad viss tālākais jau ir tikai rīcība, tad uz priekšu. Okay. Klau, un tu sacīji, ka tātad, lai tiktu pie vienu no tiem finansējuma avotiem, tad ir jāsaņem šis te bankas atteikums, bet ir ļoti labs komentārs uzrakstīts, ka nav jau tā, ka bankas vienmēr atsaka. Viņas, piemēram, iedod 8% likmi, bet neatsaka. Bet priekš cilvēkiem tas šķiet dārgi. Ķert ārā to bankas darbinieku, likt, piespiest, ko darīt? Kā lūdzu? Jā. Ko darīt tādā situācijā? Būt radošiem. Un noslēdzošais jautājums. Klausieties, kā jūs tās tautsdejas te nedējojat, varbūt jums tomēr kaut kas jāsāk darīt ir. Tādā veidā mēs varēsim palīdzēt. Klau, tavs novēlējums Latgales iedzīvotājiem? Man liekas, ka Latgalē redzot šo te 3. programmas rezultātu tiešām ir aktivizējusies, un es novēlu tā turpināt, un vēl vairāk. Malači, paldies jums! Paldies, Ievai! Paldies!